Labdien! Esmu atbraucis uz Kurzemi. Kā jau rudenī ir pagājusi sezona, baigi sen neesmu taisījis nevienu video. Doma ir iebraukt butēs, ieiet tobiši uz jūru rītā. Tad ir tādas divas kaut kādas dienas, kad nebūs vēja. Jā, te var redzēt būrnieku foršā ciemiņu māja. Un, kā teikt, viss notiekās. Pastīsimies, kā parasti saka, kas būs rītā. Ir trīs veidi kaut kādi, uz ko ķert garneli, buti. Pastīsimies. Labi, vēlāk tiekās. Jā, kā teicu, rītā došos copīt. Tad ir vakars, uzēd vakariņas. Te ir virtuve, tur ir guļamistabas, krāsniņi tur kurās. Pūkstens ir kaut kādi jau 7. Rītā droši vien 7 celšos. Sataisīju paiku butēm. Tas būs garnele, ar eņģa svaiga. Starp citu, šodien no zvejniekiem dabūju Rāga ciemā. Un pamēģināšu kaut ko runāt par vistas filē. Pastīsimies, kā būs. Kaut kā tā. Jā, attiecīgi par sezonu kā tādu. Kā teicu, pirms tam nav bijis sen video nevienu. Arī, īstenībā baigā jēga tam nav nekāda. Šo sezonu ne ar kādiem baigajiem sasniegumiem neesmu tur izcēlies. Jā, esmu bijis foreļu upītēs. Un pašam par brīnumu esmu pat 4 forels noķēris. Lai gan man draugs saka, ka ja ir forela upē un ja tu neesi pilnīgs mudaks, viņi tev pieķersies. Esmu atradis savu vietu, kur tas ir. Nākamgad provēsim tālāk. Un jā, šogad iepazinu vairāk Lorenza ehalotu. Ja man jāsalīdzina, tad tas humberbirds, kas man bija, ja ir mēsls, tad tas ir viņš. Es domāju humberbirds, bet Lorenz, jā, man tas viss patīk. Kaut kā tā. Tas ir ilgais ceļš kāpās. Tas ir, gājiens uz jūru. Jūra tajā dienā bija mierīga. Vienkārši ekscelenti. Tā ir vieta, kur mēs citreiz vasarā vakaros pasēžam un pavērojam jūru. Un tur tālumā ir manas jau izliktās mantas, jo esmu jau bijis līdz jūrai aizgājis. Jā, esmu ticis līdz jūrai, ceļš tikko kā bija. Laiciņš šodien ir vienkārši tam. Arī makterē. No rīta bija. Īstenībā 2 smukas butas no 9 līdz kādiem 10. Pagaidām pūkstens ir +1, bet ir klusums. Vakarā iekurināšu ugunskura, bet jūras krastā. Un pastīsimies, kas būs vakarā. Bešā jau neesmu, tā kā kaut kas ir izdarīts. Vēju stundā un lapas krīt un apmaldās, ja esi man.
šai vēja stundā, tad pretī nāc un atsaucies. Dod roku man šai vēja stundā, mums garām vējš un lapas skrien. Stāj bija zvans un zāri kaili, drīz kritīs sniegs, kā sentiments. Ja esi mans šai vēja stundā, tad pretī nāc un atsaucies. Dod roku man šai vēja stundā, mums garām vējš un lapas skrien. Nu ko, gatavojos vakar copei. Būs iekurināts ugunskurs. Pašam arī savs kaut kādus vakariņas teorētiski un praktiski. Bomžu pakets parastais, maisiņā, nē, bet jā, kaut kā tā. Labrīt no rīta. Brīvdienas pavadīju forši. Laiks foršs, viss ideāli, izņemot vienu lietu. Būtis varētu teikt, ka priekš tā, ko bija, tā kā cerējis, nebija ne vēlna. Kā jau vakar vienā video teicu, tad rīts bija foršs, jau cerīgs tā kā, bet, pa dienu maziņās kaut kādas, 4 butītes tur, jā, labi. Bet, ir forši pavadīts laiks, tā kā čau visiem.